Par zobārstniecību Turcijā Jānis no Nīderlandes raksta te garu tekstu, tur labāk viņš to dara Nīderlandē, un tur jādara tā un tā, un ja liek Turcijā, tad viņa tas dakters Nīderlandē teica, kad krīt ārā pēc 3-4 gadi un tā tālāk, un tā es domāju padiskutēt par šito tēmu, par Latviju, Turcija vai Nīderlanda vai Āfrika, da vienalga kur. Kā jūs domājat? Visur dakteri ir vienādi, nu? Vienkārši šeit atkal, lai, kā teikt, nepazaudētu savu klientu, lūk to Jānim stāsta dakters, bet man patreiz ir tāda doma galvā un vienmēr bijusi, kad zobārsti nekur neatšķirās, visi strādā pēc vienām tehnoloģijām, ar vienādiem instrumentiem. Nu, viss ir vienāds, nekas neatšķirās. Tas tāpatās kā ķirurģijā. Visā pasaulē aklo zarnu griež ārā, kā viņi griež, nevis caur pakaļu. Nu, tā kaut kā. Nu, tāpat ar tiem zobārstiem ir. Nu. Visiem instrumenti vienādi, materiāli vienādi, visur viss ir vienāds. Un, ja Jānis iedomājas, ka Nīderlandē tur kaut kādi dievi ir un ka viņam neizskatīs pēc tam laika tie implantārā, nu, tad viņš tik šaubās. Bet, nu, lai Dievs dod veselību Jānim un visiem pārējiem.